Līdz 29. jūlijam Jēkabpilī plānots pabeigt būvdarbus Daugavas aizsargdambja rekonstrukcijas projekta ietvaros. Pat labam darbi pēc būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma ziemas periodā ir atsākušies un turpinās gājēju celiņa bruģēšanas un apkārtnes labiekārtošanas darbi. Savukārt Jēkabpils pilsētas pašvaldības būvniecības nodaļas speciālisti veicot izpildīto būvdarbu apsekošanu un kontroli, lai saulaicīgi novērstu ziemas periodā sāla ietekmē radušās nepilnības, informēja Jēkabpils pašvaldībā. Projekta ietvaros rekonstruēts aizsargdambis Daugavas kreisajā un labajā krastā attiecīgi 3,8 un 1,1 km garumā, uzbūvējot to 600 līdz 800 cm augstumā, kā arī 150 metru garumā rekonstruēts betona aizsargdambis. Dambi iecerēts veidot kā pilsētas promenādi, no kuras paveras skaists skats uz pilsētu abos upes krastos ar sakoptu vidi, bruģētiem gājēju un veloceliņiem, atpūtas vietām un soliņiem. Kopējās būvniecības izmaksas ir aptuveni 1,3 miljoni latu, no tiem pašvaldības līdzfinansējums te ir 217 000 latu. Jau ziņots, ka projekta realizācijas laikā tika ietaupīts aptuveni 1 miljons latu, ko bija plānots izlietot būvējot aizsargdambja pagarinājumu no Zvejnieku ielas līdz Bebru ielai, taču pret to aktīvi protestēja vietējie iedzīvotāji. Arī sabiedriskajā apspriešanā vairāk nekā 60 cilvēku izteica noraidošu attieksmi pret šī projekta etapa realizāciju, kā rezultātā Jēkabpils pašvaldība maijā pieņēma lēmumu atteikties no ieceres minētajā posmā būvēt aizsargdambja pagarinājumu. Lāsma Skļarska, Jolanta Šidlovska, Vidusdaugavas televīzija.